Labdien! Šodien mūsu projektu Darīsim kopā studijā viesojās Igors Trupko, Rīgas apsaimniekotāju asociācijas vadītājs. Un šodien mēs gribētu apspriest tādu jautājumu, kā apsaimniekošanas maksas pieaugums, jo daudzi Rīgas iedzīvotāji un arī visas Latvijas iedzīvotāji, dzīvokļu īpašnieki tieši šobrīd saņem jaunus rēķinus no savām nama pārvaldēm un arī ziņo mums par to, ka apsaimniekošanas maksa ir pieaugusi un arī uzkrājuma fonds palielinājās. Jā. Tātad gribēju pajautāt vispār, vai nama pārvaldes bija tiesīgas celt šo pārvaldīšanas apsaimniekošanas maksu? Tātad mums ir divas kategorijas. Viena kategorija, kur ir piespiedu kārtā noteikta, tā ir, pieņemsim, Rīgas namu pārvaldnieks, kur dzīvokļu īpašnieki nav pārņemuši savu māju, un tad Rīgas namu pārvaldnieks 15. oktobrī piedāvā dzīvokļu īpašniekiem jaunu cenu nākošam kalendāram gadam. Un otra kategorija ir pārņemtas mājas, kur kāda veida mainās pārvaldīšanas maksa ir noteikts dzīvamās mājas pārvaldīšanas līgumā. Praktiski abos gadījumos visi pārvaldnieki paredz pozīcijas sanitārā kopšana, tehniskā apkalpošana un administratīvi pakalpojumi mājas lieta vēršana. Visam šīm kategorijām pamata izdevumi ir cilvēku resursu izmaksas. Un kā mēs zinām, ka minimālā alga ar 1. janvāri mainās no 700 eiro uz 740, tātad pieaug vidēji pa 6%. Nodokļi mainās no 20–23% līdz 25,5%, tātad iedzīvotāju ienākuma nodoklis. Tas arī kaut kur atkarīgi no cilvēku kategorijas no 3 līdz 5%. Un arī kopumā valstī, minimālā darba samaksa izmainījies pa 10%. Tātad praktiski visiem pārvaldniekiem vajadzēja paredzēt minimālas algas vai atalgojuma darbiniekam izmaiņas nākošā gada, ja viņi grib palikt ar strādniekiem. Arī inflācija mainījies šajā laika periodā. Materiāli pieauga cena, degviela pieauga, un praktiski sanāk tā, ka grib vai negrib vidēji atkarīgi no māju pieguļošas teritorijas stāvu skaita, kādi darbi tiek veikti tai mājai, no 7 līdz 12% vajadzēja pieaugt pārvaldīšanas maksa 2025. gada salīdzinot ar 2024. gadu. Tad mēs runājam par kādiem 5–7 centiem no kvadrātmetra. Ja vidēja cena kaut kur 50 centi no kvadrātmetra, tad kaut kur 5–7 centi pārvaldīšanas maksas pieaugums var uzskatīt, ka tā ir normāls. Labi, un ko jūs teiksiet par remontdarbu uzkrājumiem? Kāpēc tie varētu pieaugt? Bet par remontdarba uzkrājumiem tur ir sarežģītāk, jo šodien veidojas jauni principi, it īpaši judikatūra saistībā ar apdrošināšanas kompānijām, un praktiski tur ir tā pārvaldnieku no atbildības var atbrīvot tikai tad, ja viņš dzīvokļu īpašniekiem piedāvāja veikt remontu darbus, bet dzīvokļu īpašnieki no šiem remontu darbiem atteicas, ja ir protokols. Un ja dzīvokļu īpašnieki atteicas no šiem remontu darbiem, tad viņi paši uzņemas atbildības attiecībā pret apdrošināšanas kompānijām. Tātad pārvaldniekam jāpiedāvā lai veiktu šos darbus, un ņemot vērā, ka mēs zinām, ka kalpošanas laiks daudzām komunikācijām jau sen beidzies, tāpēc arī pārvaldnieki pa maksimumu plānu iekļaut remontu plānu šos darbus. Bet otrā pozīcijā, ir tīpaši Rīga, tā ir pašvaldībā pievērš uzmanību mājas izskatām, mājas tehniskam stāvoklim un tehniskiem atzinumiem, kuri šodien ir būvniecības informācijas sistēmā ir pieejami, un
Daudzam mājām ir noteikts grausta status. Un tas nozīmē, ka īpašumā nodokļus pieauga gandrīz 15 reizes no 0,2% līdz 3%. Un pat vairākam mājām, pat centrā ir šodien izdevīgāk steidzīgi izremontēt fasādi, sakārtot māju, un tas būs lētāk nekā samaksāt valstī šo paaugstinātu īpašumu nodokli. Nu, labi, tomēr dzīvokļu īpašnieki ir nedaudz šokēti ar šo te apsaimniekošanas maksas pieaugumu. Un, protams, daudzi vēlās zināt, vai šobrīd viņi var kaut ko darīt savā labā, kaut kādā veidā ietaupīt. Mums ir vieglāk, mums katra māja ir mājas valde, un mēs ar viņiem runājam par šitām situācijām, un dzīvokļu īpašnieki pārsvarā visu to zina, bet ja kāds nezina, tad viņam vajag vērsties pie mājas vecāka, bet citas mājas, ko es iesaku, iet pie pārvaldnieka un noskaidrot. Vienīga praktiski no tām iespējamām pozīcijām, tā ir sanitāra kopšana, kur dzīvokļu īpašnieki var piedāvāt citu kandidatūru, pieņemsim sētnieka, kurš varēs šo darbu izdarīt kvalitatīvi un pa zemāku cenu. Piemēram, kaut kādu kaimiņu. Piemēram, kaimiņu, jā, bet galvenais nosacījums, ka šim kaimiņam kopējais atalgojums jābūt nemazāk nekā minimāla alga. Ja tad viena darba un ar šo darbu, kuru viņš veiks māja, jābūt nemazāk kā 740 eiro uz papīra. Ja ir mazāk, tā māja jārēķinās, ka nodokļi vajadzēs maksāt no summas 740 eiro. Un ja cilvēks ir pensionārs? Ja cilvēks ir pensionārs, tad šī norma uz viņu neattiecas. Labi, un tad, principā, var tādu kā secinājumu izdarīt, ka mums visiem jāseko savam pārvaldnieka dokumentiem, tāmēm, plāniem, jo, principā, par šo apsaimniekošanas maksas pieaugumu tika paziņots jau stipri iepriekš, vai ne, oktobrī. Lielākai daļai oktobrī. Un cilvēkiem bija laiks iepazīties ar šo plānu un arī to kaut kādā veidā mēģināt apstrīdēt. Un tāpēc saku vēlreiz, ka mums visiem jābūt ļoti uzmanīgiem. Paldies!